Labvakar, Sanita. Ierakstu arī otram projektam attiecīgi. Tātad šeit arī ir nomainīts materiāls, tas, kas bija izvēlēts, un iekšpus arī taisam dūmaini pelēku, lai nav pārmērīgi gaiši tā kā vēlējāties, un dekoratīvie paneļi ir pielikti jūs izvēlētajā tonī aptuveni, plus mīnus viņš tā arī izskatītos. Vienīgais, man nekad nav paticis, protams, bet, diemžēl, šie paneļi ir 2,60 centimetri un 5 mm, 2605 mm garš. Līdz ar to man nepietiks visticamāk visā garumā, tāpēc mēs liksim tādas nobeiguma līsas, tā saucamās. Viņas izskatās šādi. Viņi gan nav paredzēti, tas nav viņa paredzētais mērķis, bet es esmu līdzis projektos un izskatās ļoti labi. Un teiksim tā, ka viņš baigi neizlecās. Vienkārši ražotājs nepiedāvā sākumu un beigas augšpusē un apakšpusē. Līdz ar to man nāksies šeit likt līsti un šeit augšpusē likt līsti, jo pretējā gadījumā man vienkārši nepietiks un paliks tāda nesmuka 5 cm, 6 cm sprauga jums tur. Līdz ar to tāda, kā maza niansīte. Lūk. Un šeit nav iestrādāta tā rozeta, bet tā doma arī būtu tāda, ka tas, ko es piedāvāju, ka šeit vienkārši uztaisam rozetes iegriezumu un ieliekam šeit rozeti iekšā jau uz šī dekoratīvā paneļa, kas būs jeb falša paneļa, tā sauksim. Un arī tāpatās cokols 80 mm un fasādi 5 mm zem cokuļa līmeņa. Tālūk. Un rokturi tie, kurus jūs bijat izvēlējušies. Šeit gan rokturi iedarās 35 cm garumā. Tā kā, manuprāt, viņi izskatās šeit ļoti akurāti, tik daudz, cik augšējā daļa. Es tomēr laikam ieteiktu šo augšējo daļu likt varbūt pa augšu, teiksim, šitā likt viņu pāri. Manuprāt, ka šādi parasti tās atvilknes izskatās labāk, bet, protams, tā ir jūsu izvēle, kā jums pašiem labāk patīk. Es viņu tomēr ieteiktu šādi viņu ievietot. Un tad, manuprāt, tā atvilknes augšējā daļa, tā viņa būtu tāda, ka nobeigta. Tā kā es ieteiktu šādi. Lūk, tā kā šis projekts arī man ir viss izmainīts. Vienīgais tik daudz, cik man nav izdevies aizbraukt dabā, samērīt tos parametrus šīm kājām, bet to es izdarīšu rītdienas laikā, jo man ir plānots braukt uz veikalu un meklēt to furnitūru, kas ir nepieciešama man citam projektam. Tad arī veikšu, šeit būs melns, tā kā runājām.